Šodien izliksim kārtis par tēmu attiecības. Un pirmais, tātad, ko mēs liekam, ir pirmkārt cilvēks vai mēs paši, ja, kas vēlas uzzināt, kas tad notiek starp šīm attiecībām. Ja, un tas pirmais būtu svarīgi saprast, ka mums nav tiesības līst otra cilvēka galvā, un mums ir tas fokus galvenais jātaisa pašiem uz sevi. Tātad, lai taisītu izlikumus, nav obligāti nepieciešams šādas sēdziņas, sveču gaisma, kaut kādi šie instrumenti, bet skaņa attīra telpu, attīra enerģētiku, ja, no visādām liekām piesaistēm, kuras mēs nevēlamies šobrīd aicināt savā telpā. Un, jā, tātad kreisajā pusē es parasti lieku to cilvēku, kurš vēlas uzzināt atbildes, jā, tas, kurš ir atnācis. Parasti tās ir sievietes, bet reizēm gadās arī vīrieši. Un pa vidu tā tad ir kārtas šo brīdi, kas atspoguļo, kas tad notiek īsti. Un labajā pusē ir partnera kārtas. Tātad šajā brīdī, kas ir šobrīd prātā sievietei vai vīrietim, kas ir atnācis pie mums. Un šeit tātad arī partnera kārtas. Un šī izlikuma galvenā tātad doma ir tāda, ka šeit atrodas prāts, gan mans prāts, jā, vai šī cilvēka, kas ir atnācis, gan partnera prāts. Tātad vispārībā, kādas ir domas, par ko šis prāts ir tā kā aizņemts. Jā, varbūt, ka vienkārši fokus šajā brīdī katram ir uz savām lietām, ka šajā brīdī mēs nespējam viens uz otru paskatīties, ja? Mums ir galvas aizņemts ar citām domām. Un bieži vien tas, kas ir prātā, viņš nemaz nesaiet kopā ar to, kas ir fiziskajā realitātē. Un tātad šeit ir sirds līmenis, ja? Tad 3 līmeņos šie izlikumi tiek likti tā kā prāts, tā kā sirds un fiziskais plāns, ja, šeit lejā. Tātad sirdī, kas ir tā kā tās jūtas, kādas mēs jūtam pret otro cilvēku, kārtas atspoguļos. Un tātad fiziskā realitāte, kā tad ir patiesībā, ja? Vai tas, kas ir prātā, saskan ar saviem darbiem. Un šeit mēs atvērsim. Tātad man patīk vērt vaļā kārtas tātad pa vienai. Un šajā brīdī tātad šis cilvēks, konkrētais mērnības kārtas, tātad cenšas ļoti turēt līdzsvaru. Tādu iekšēju mieru un balansu atrast sevī, ja? Mērnības kārtas, tātad eņģelis. Mēs vēl neesam izgājuši šo kārtu, bet jau drīz. Un šeit ir daudz dažādu simbolu, bet tā galvenā vēsts no šīs kārtas ir tā, ka ir tāda dievišķa aizsardzība, ja, cilvēkam. Un šis eņģelis tur rokās kausus, un viņš tā kā pārlej no zemapziņas apziņā. Iespējams kaut kādi procesi cilvēkam, ja, kas ir pacēlušies augšā no zemapziņas, ir jālīdzsvaro, un tas ir saistīts ar attiecībām šajā brīdī. Tātad sirsniņā šim cilvēkam šobrīd ir kaut kāda jauna ideja, ja, zīžļu pāšs liecina par to, ka tas ir tāds kaislīgs cilvēks, viņš ir tāds ļoti liels entuziasts, un viņš varbūt vēl nav sasniedzis to, ko vēlas, bet viņam ir daudz enerģijas, ja. Tas ir tāds jauns savā sirdī cilvēks. Un fiziskajā plānā tātad, ja, ir šī kaut kādi prāta gļuki, kas tur pašu cilvēku prāta režģī. Un tad mēs apskatāmies, jūs varat darīt, kā jūs gribat. Jūs varat vērt visas kārtas uzreiz vaļā un ieraudzīt to ainu jau uzreiz. Jā. Man patīk tā saglabāt to mazliet to intrigu. Un
šī gan ir skaista kārta starp šiem diviem cilvēkiem. Šeit partneris ir pieķēries šīm attiecībām ļoti, ļoti, ļoti. Ļoti spēcīgas kārtas šorīt. Un, jā, šis partneris ir pieķēries tātad šīm attiecībām. Tā varbūt, jā, šeit varētu būt tieši runa par tādu kaislību, kaut kādu seksuālu atkarību, jo pentakli un arī imperatore. Un varbūt cilvēks tā kā pats varbūt nezinu, kas tad ir tas kārdinājums lielais, kas tur viņu pašās. Bet šim cilvēkam notiek tādi ļoti dziļi procesi, ja, vientuļnieku kārtas, kuru arī mēs vēl neesam izgājuši, vēlmu kārtas, ko arī mēs vēl neesam apskatījuši. Bet te notiek tādas lielas lietas, tādas transformācijas, ja. Viņš ir gatavs sadarboties. Īstenībā šī situācija nav nekāda tā kā slikta, bet vienkārši varbūt katram no šiem cilvēkiem ir mazliet pazudis kontakts ar sevi, ja, jo imperators kārts, tā ir tāda ļoti sazemēta mīlestības enerģija, ja, Venēras pārvaldībā. Un šajā brīdī, arī šeit var redzēt, tad šis cilvēks tā kā spīdina to gaismu, bet viņš ir kalnā, un šī sieviete, viņa ir lejā tā kā no kalna. Tas ir tas fiziskais plāns, ja. Un kā var redzēt, varbūt kaut kādā ziņā viņi viens otru nevar saredzēt, ja, ja šī būtu tā kā sieviete, jo parādās kā sieviete, ja. Tad viņa kaut ko neredz, kaut ko negrib redzēt, savukārt viņš ir kaut ko izgaismot. Vai nu sevī, vai nu pasaulē, vai nu izgaismot viņas tās domas, ja, kaut kas te tāds ļoti interesants notiek. Šeit arī nav tā, ka cilvēks ir novērsies, ja, šī pusīte. Arī tā kā iet uz vidu, vienmēr arī skatieties, ja, uz kuru pusi, kurš skatās, ja, piemēram, būtu otrādi, tad es teiktu, ka fiziskajā plānā, kad te tikai cilvēks meklē savu iekšējo gudrību, viņš negrib tā kā uz kontaktu iziet, bet šeit varbūt vienkārši cilvēks jūtās vientuļš, ja, kaut kādā ziņā, jo ja viens cilvēks dzīvo prātā un nerunā un nekomunicē, ja, tad otrs cilvēks loģiski var justies vientuļš, bet viņš ir gatavs sadarboties. Šeit arī tā trīsvienība, kas ir ļoti svarīga vispār dzīvē. Ja, tātad šis praktiskās lietas, kuras mēs darām, šīs tādas augstākas vērtības, kuras mums ir arī vajadzīgas, ja, un arī tāds vieglums un humors, kas palīdz iziet no jebkuras dzīves situācijas. Ja mums ir šīs trīs īpašības, tad principā mēs varam iziet no jebkurām situācijām. Trīsvienība. Droši vien par šo trīsvienību es vēl jums ierakstīšu video. Mazliet vēlāk. Tālūk, ceru, ka jūs sapratāt ideju un pamēģiniet arī jūs izlikt izlikumus šādā veidā. Tātad vai nu par sevi, vai nu par kādu cilvēku. Es te vienkārši tā improvizēju šodien. Bet parasti tā improvizācija sasaucās ar kaut kādām lietām. Jā. Izmēģiniet, un es būšu ļoti priecīgi, ja jūs arī padalīsieties, jo šī ir jūsu iespēja praktizēt pa taisno, pa dzīvo. Viss notiek šeit un tagad, un nav ko atlikt kārtas uz vēlāku laiku, vai nav ko viņus nesāt līdzā. Ir jāvelk ārā un jāsāk likt. Un nav ko kautrēties, kad tie simboli lēnām sāks atvērties, tas stāsts sāks veidoties, ja. Paldies par uzmanību! Gaidīšu uz ziņas, un tad jau tiekamies!